Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai. Pāvila 2. vēstule korintiešiem 10. nodaļa 3. līdz 4. pants. Māja nav Dievam nodevušās mātes cietums, viņai ir dzīves uzdevums, misija. Mēs dzīvojam gan pasaulē, bet necīnāmies pasaulīgi. Iespējams, esi mamma, kas 24/7 esi mājās ar bērnu. Varbūt esi mamma, kas visu dienu noņēmusies darbā un vēl atnākot mājās, turpini darboties ar savu mīļo ģimeni. Jebkurā gadījumā mēs, mammas, kādā brīdī esam mājās. Māja nav cietums. Kam? Mātei, kura nodevusies Dievam. Nodosimies šodien Dievam kaut par 1% vairāk. Atveltīsim viņam, un tikai viņam kaut tikai 5 minūtes vairāk laika kā ierasts. Un Dievs tevi un mani stiprinās, pateicība viņam par to. Šodien ieklausies mammas Martas pārdomās par 10. pērli. Dažreiz var šķist, ka mēs, mātes, atrodamies tādā kā cietumā, jo visu dienu pavadām mājās, darbojoties ar bērniem un darot mājas darbus. Arī man ir bijis brīdis, kad man ir licies, cik daudz vieglāk būtu, ja varētu iet darbā, vai arī bērnus atdotu bērnu dārzā, skolā, lai būtu vairāk laika sev un darbiem ārpus mājas. Bet Dievs caur praviešu vārdu mums skaidri atklāja, ka mūsu uzdevums ir rūpēties par bērniem. Un ja es to saprotu, ja saprotu man uzticēto misiju, tad zinu, ka tāda ir Dieva griba, un ja tā ir viņa griba, tad zinu, ka varu uz Dievu paļauties, ka Viņš man dos spēku un gudrību, tam visam ejot cauri katru dienu. Un tad es tā aizdomājos, vai tas īstenībā nesagādā lielu prieku, ja paklausu Dievam un izpildu viņa gribu, lai arī cik dažreiz šis darbs var šķist grūts un izaicinājuma pilns. Un runājot par cietumu, tur nav brīvība, un tur mēs esam šķirti no saviem mīļajiem. Tur mums ir noteikti laiki, kad, ko darīt, bet mājās ir patiesā brīvība, un nekādā veidā tā nav pielīdzināma cietumam. Vienīgais veids, kā mēs to varam padarīt par cietumu, ir, ja ieslīgsim rutīnā. Bet, ja ļausim Dievam vadīt mūsu dienas, tad tā nebūs. Atcerēsimies katru dienu sākt kopā ar Dievu, lūdzot viņam gudrību, spēku un vadību katrai dienai.